Pasaulē, kur viss ir iespējams, cilvēks ar kameru dodas jaunā izaicinājumā. Cits kontinents, cita valsts, ASV, Florida, Miami. Cak, Miami. Bye! Šodien mēs esam Orlando. Un kas ir Orlando? Kas ir Orlando? Kas atrodas Orlando? Oh boy, kas atrodas Orlando? Disneylandā! Yeah! Vienmēr sakot, mēs šodien visu dienu pavadīsim Disneylandā. Nu paskatieties, cik daudz te cilvēku. Cilvēku jūra, un šeit ir ko darīt visas dienas garumā, tā kā būs interesanti, noteikti būs karsti, jo nu kāda bez tādu, kāda bez karstuma Orlando. Pulkstenis ir tikai 9:49. Vienmēr sakot, nav ko trakot, jāiet ir ko darīt! Disneylandu. Kroši paēdām. Burrito. Mans burrito es neapēdu. Bet problēma tāda, ka šeit nav atrakcijas. Nu tie kalniņi. Orlando, jā, šis nav vienīgais Disneylands parks. Ir ļoti daudz Disneyland parku, ir kā 4. Viens Disneyland parks, un tajā iekšā ir theme parks, tā kā tēmu parki. Kur ir galvenais tas Magic Kingdom, kur ir bērniem, tur sniegbaltītes un visādi šitie tā. Un tā ir galvenā, kā vieta, kur ir pilns ar cilvēkiem. Mums teica, ja nav bērni, tad tur neiet, tur stāvēsiet tikai rindās. Labāk stāvēt rindās bez bērniem. Bet problēma tāda, ka mēs nevaram nekur iziet ārā uz citu parku, jo mēs te tikām iekšā pa kluso ar pazīšanos. Biļeti maksā $120, nu tā reāli. Vienam cilvēkam. Vai ne? 120 bija? Pārsim. Ja? Un mums ielaid pa 60. Tā kā mēs esam pa kluso. Mums nav aprotis. Un mēs nevaram aiziet uz citu parku, kur ir kalniņi. Tā kā mēs esam iesprūduši šajā Star Wars un kas te vēl pasaulē. Mēs ejam uz Horror Tower. Re, kur ir, ja? Tas ir tas? Tā, šitas ir lifts, interesants lifts, kurā ir jāsprādzēja. Oh, shit! Kā bija? No? Bija forši. Bailīgi vienkārši. Brīvais kritiens, ne? Pats labākais, ka es vispār nezināju, ka kas notiksies. Bet īsumā baigi maz. Tas bija viss. Ātri, jā. Mēs ejam uz rollercoasteru. Bet pēc tā brauciena man vēders kaut kā jocīgi uzvedās. No. Iedomājies, no tā lido lejā un tā Nē, smejies, bet tā gan jau kā var notikt. Tā, te jāgaida 105 minūtes rindā. Droši vien vēl tikpat jāgaida. Tur ir tā kā ātrā rinda, jā. Vairs jau nav. Jā, ātrā rinda vairs nav. Bet viņi vairāk samaksāja. Please stand clear of the track. The ride vehicle has stopped temporarily and will begin motion without warning. Nice. Stand clear for your safety. Nevar baigi filmēt. LA's classic rock station. Kā ir? Nu, vēl jau nekā. Kā ir? Tūlīt būs. Tūlīt būs. Davai, aiziet.
bija traki? Tas bija wow. Viss, beidzam? Tik maz? Tik maz? VIPs exit. Sarmīt, tev nēc labāka. Es gan tās šķil. Šī tāds aparāts Amerikā visur uz kādu stūlu. Forward lights. Check. Deflector shield. Check. Emergency fuel vent. Check. Laser cannons. Check. Forši kuģis, ne? Varētu uz Latviju lidot ar to. Es izdomāju, kāpēc mēs tiekam atdalīti. Kurien mēs lidojam? Nē, ar kur mēs biļetes nopirkam? Uz kur Galaxy? Uz Samsung Galaxy. Labi, beigšu filmēt, nedrīkstu filmēt īstenībā. Es piesprādzējušos un jā, tad jau es pēc tam pastāstīšu. Žēl, ka es neredzēju. O, Mickey Mouses. Bet es, kāda starpība no bildēm, es tāpat nepirksim. Starpība, tu gan atradi labu izklaidi. Tas gan labi foto session, jā. Un pa katru bildi $40. Mini starring red carpet. Nu jā, tas arī bija, jā. Meet Mickey, Alfred. Raids uz Toy Story kaut kāds. Jāapstāst, kas tur būs. Bet waiting time tur bija 135 minūtes. Respektīvi 2 stundas jāgaida. Kaut kur brauksim, jā? A, kāpēc brilles vajag? Un tikai pa 2 žēl. Es viens. Un blakām neviens. Hey, howdy, hey! Welcome to our practice game. Just hold us down. Watch those pies. Right, high. Coming in fast. Nice shoot, you buckaroos. Jā. Nepatīk. Te būs kaut kāda Indiana Jones izrāde. Mums vietas nav, mēs stāvēsim kājās. Žēl, ka tomēr tik maz tie karuseļi, jā, tas viens bija forši, jā, tas lifts bija forši, bet gribētos vairāk to action, jā, tomēr. Ne īsti tā parkā tikām, bet vienalga bija forši, bija patīkami, būs vēl cits reizes, ko atbraukt paskatīties. Es ceru, ka jums arī patika šis, guvāt kaut daļu no tām sajūtām, ko mēs te guvām. Tu izties pēc turistas. Amerikāņu flamingo. Atnācām noīrēt veļuku, bet viņiem interesants veļuki. Latvieši tādiem vajadzētu tehnisko apskatu. Stingri noteikumi, bet arī ļoti dārgi. $27 2 stundas, un tā katra nākošā stunda $13. Plus, viņi man lika parakstīties uz 2 dokumentiem, plus viņi atņēma manas braukšanas tiesības. Ja man nebūtu braukšanas tiesības, es nezinu, kas te notiktu. Hi! So, how it works? All right, let me see your key, please. So this is a high-tech security system. When you get down, Oh, it's from Star Wars, I saw it. A movie. just open it and make sure that you lock the steering wheels together. That way your bike is secure. Anytime that you want to take a break or if you want to get lunch, use the bathroom. Yes. Iekāpām iekšā. Nu tāds skats mums te. No, šofer, kur jābrauc? Skatīsimies, kas tur ir. Shit. Kāpēc tu stūrēt? Tu jau nevar pastūrēt. Tik redz, cik tu stūrē galvenais. Nu minies. Nu minies. Bet man jau tā stūra pati griežās. Ko es varu darīt?
Mīnies! Tas tev vēl grūtāk nekā iet ar kājām. Man ķipa neskarēs, ja? Nē. Skaties, es bez rokām. Yeah, baby, we are chilling, you know. Ar šitādi braukt pa Hollywood. Yeah, this is my bitch, you know. Ko visu neminies? Pip, pip. Tādās lietas darās. Florida, Mission Everglades. Un šeit mēs redzam spilgtāko Everglades pārstāvi. Viņai vienmēr ir atpazīstama pēc gaiši zilās augšas un pelēkiem apakšsvārkiem. Everglades dzīvnieki šo... Hello. Viņi pat māk runā. And now, Birds Paradise. Kāds no taviem brāļiem nemūt? Viņš nevar apsies, viņam spārnīši nav. Man tev žēl ir. Redz, viņam nav spārns. Vai Bald Eagle saucās. Tas tā kā lāčiem, krieviem lāči. Amerikāņiem šis ērglis. Nu, lido. Nē, kluci nolika malacis. Putnam tāda OMG sejas izteiksme. Tas OMG, ko viss uz man lūr? Obai. Un es neesmu ķermies. Tas ir kaķis. Tici? Baigā sistēma, lai putni neaizbēgtu, ne? Nu, kur viņi ir? Putni! Rasnie putni! Nav. Ķirsakā. Milzīgi. Šitie stārķi ir visur. Gan savā būrī, gan svešā būrī. Gan ēdnīcā, gan toaletē. Šitie jocīgi putni. Kas tie ir? Black Naked Swan. Ērgļi. Labdien! Es esmu Džons Brauns un tas ir mans ērglis. Un man ir skaistas ūsas. Jā. Baigi lielais zilītiskais dars. Mēs jau 4 stundas staigājam, un tagad esam tikai pusē. Čau, ziloni! Apsies, ko viņš dara. Varētu pajāties ziloņiem. Kur tavs rednieks? Čau! Skaties, dēgons līdzīgs tas. Kur atkal tas stārķis. Nu, grib bildi pie degaraģa? Nē, vairāk? Nezinu, jāpadomā. Viņš pārāk tālu. Labi, varam. Bet viņš skatās, tad viņš teikt, māsiņ, nāc. Nāc pie mums. Labi. Welcome to Animal Planet. This is the giraffe. Reticulated giraffe. Standing up to 70 feet in height, the giraffe is the tallest living land animal. Giraffes use their height to detect approaching danger, as well as feeding high up in trees where other animals cannot reach. What do you think? Grans gazelle. Grans gazelle live and smile. Vo, malacis. Tagad tavu mašīnu neviens nenospers. Jo. Pilnīgi šā. Nu, kā tev likās šis zoodārs? Ļoti liels. Tie man nefilmē nemaz. Filmē? Šausmīgi liels zoodārs. Mēs 6 stundas braucām ar šitiem riteņiem. Ja mēs būtu gājuši ar kājām, vispār būtu vismaz
Kādas 8 stundas, ļoti daudz ko apskatīt, ļoti daudz interesantu dzīvnieku. Ļoti skaisti viss iekārtots. Viss zaļš, tā kā sajūta kā kādos džungļos. Man ļoti patika. Nu, ar Rīgas zoodārzu vispār nevar salīdzināt, ne? Nu, Rīgai, jā. Labrīt, keksi un keksenes. Mūsu ceļš ved cauri Miami uz... tagad šofērs pateiks, uz kurien? Coral Gables. Uz Coral Gables, you know? Rajons. Man jau čia akcents nedaudz no Amerikas. Nu, vienmēr sakot, šitas ir Miami Traffics, you know? Te ir pilns mašīnām, kas ir baigi pozitīvi, ka viņas viss ir tīras. Nu, tā jau arī salīdzinoši tīra. Un diezgan visas jaunas, pajaunas. Hyundai. Tagad mēs redzam, pa labi ir Downtowns, kā saka. Priekšā arī Downtowns. Iedos pabraukt? Latvijā ir noteikumos rakstīts, ka tev ir jābūt pārliecinātam, ka citi ievēros noteikumus. Jā, jā. Šeit to noteikti ir jāsvitro. Un jābūt drošam, ka citi neievēros noteikumus. Tātad šis ir Coral Gables. Brīnums, ka tu apstājies pie stopzīmes, jo parasti to nedara. Kas ir? Kas tev notika? Alkohols izgāja. Vienmēr sakot, šitiem dzīvo tipiskie amīši. Šitādās mājās smukās. Nu, varbūt viņas nav pārāk smukas. Šodien nolēmām, ka es būšu kapteinis. Braukšu pie stūras. Redzēsim, kā ies. Galvenais ir navigācija, jo bez navigācijas te neko nevar stāvēt. Un te problēma vēl tāda, ka ļoti daudz joslas ir. Un vajag ļoti laicīgi zināt, kurā joslā tu iebrauksi, kurā tev joslā vajag. Tā kā redzēsim, kā būs, paskatīsimies. Ja jūs domājat, ka šeit ir tāpatās kā Latvijā, ja, kur Rīgā, piemēram, pusstundā var aizbraukt, jebkur Rīgā, ja, tad jūs smaldaties, jo principā kartē izskatās ļoti tuvu. Bet es nezinu, es jau kādu stundu braucu. 2 stundas braucam. Jau 2 stundas mēs braucam? Jau 2 stundas mēs braucam. Un vēl nekur neesam aizbraukuši. Te attālumi vienkārši ir milzīgi. Es jau, kad gribēju braukt, es gribēju tikai tāpat bišķīt pabraukāties, ne jau braukt 2 stundas. Tā, vienmēr sakot, esam atbraukuši barot zivis. Bez alus, protams, nekādīgi. Pastāsti, kas notiks tagad? Nu, pasties, parāda no sākuma tās zivis lielās. Un viņas jau gaida, kad mēs iedosim kaut ko. Viņas gaida tādas mazās ziltiņas. Reku, pagaies iedošu. Re, kur ir mazās ziltiņas. Iet arī dziļāk iekšā. Nu, Ivan, cheers! Cheers! Priekā! Pelikoniņš. Gribi alu? It's coming. Coming. They are afraid to go soft. Kā tu pirmīt redzēji? He's by my hands. I almost go to the water. I get crazy. Tā, tagad mana kārta. So fast, is it? Paga. Pelikāni ņem. He caught you? Of course. Yeah. Yeah, they're very dangerous. No. Zīvīs. Tu nenobīsties, kamēr neiemet tev.
Ir baigā problēma jau ar cilvēku, mēs gribam izbraukt ar kajakiem. Bet es jau esmu sarkans, es tikai 15 minūtes biju saulē. Un, ja mēs neatradīsim kaut kur sauļošanās krēmu, tad mēs nekur nebrauksim, jo es sadegšu. Mums vajadzēs uzvilkt pelkustīmus un tā. Nu, ne pelkustīmus, pelšorts. Bet vienmēr sakot, ja es neatradīšu sauļošanās krēmu, tad kaut kur tad būs. No. Tā, te kaut kas baigi garšīgs mažo. Bet tā runā, ka krēms ir kaut kur tur. Tā kā, bet kaut kas ļoti garšīgs mažo, ļoti garšīgs. Nu, ar šitādu mēs gribam izbraukt. Tā, dabūju cepuri, dabūju jaunu kraklu. Un tagad mēs brauksim ar kajaku. Būs forši. Sarmīt! Davai, kurš pirmais? Uz 3! 1, 2, aiziet! Aiziet! Viņi nesacenšās. Kāpēc? 1, 2, airē! 1, 2, airē! Redz, kur tālu mēs esam no visiem. Tātad, mani draugi, šī ir tiešā reportāža no Kanājas sacensībām. Mēs esam pēdējā vietā un mūs tūlīt uzbrauks laiva virsū. Labi, nekas. Aiziet! 1, 2, airē! Hai! 1, 2, airē! Dažiem viņi skatās no malas. Nesapratu, ko tas šeks te airē? Kāpēc? Wow! Tas ir tas moments, kad izpriecas kļūst par labu treniņu. Principā mums jau bija jābūt atpakaļ, bet mēs tā kā ļoti paklausīgi cilvēki neesam ne tuvu atpakaļ. Un tad jau mēs redzēsim, vai viņi dusmosies uz mums vai nē. Vai jūs zināt, ka šitas ir ūdens? Tas bija visu dienu. Tā braukšana ar kajakiem un zivju barošana un visa tā izklaide bija visu dienu reāli. Tagad ir 6:34 un mums vēl ir jābrauc 3 stundas, 4, bet ņemot vērā šo sastrēgumu, šis ir vienīgais ceļš ārā no šīs salas. Ņemot vērā šo sastrēgumu, mēs mājās būsim 10. Tā kā es zināšu tagad, ja Amerikā es gribēšu kaut kur aiziet, man jārēķinās uz visu dienu. Skaties, ko mēs atradām. Loaded Italian smokehead. Tā, iesim iekšā, vispār apstīsimies, vai viņi ļaus man filmēt. Jo domā, ka ļaus? Es domāju, ka kamēr viņi nesapratīs. Domā, ka viņi nespēj šajā kamerā? Jā. Oh, what is this? Pastīsimies, kas te ir. Kur augsta. Hi. I would like to get loaded curly fries. Large curly fries? Large, yeah. And I would like to get brown sugar bacon. BLT, roast beef, turkey, or the Which is best? Not sure. Okay, BLT. And something to drink, large. large. Or not so large. Medium? Actually, how much is medium? Yeah, that's better. Okay. Īstenībā, ja es pasūtīju lielos kartupeļus, tad man bail iedomāties, cik liela viņi būs. Ja viņi man ieļaut tik milzīgu ūdens glāzi. Yeah. So, may I have your name? John. John? Apple tree. 1802. Tā, kur es gribu? Caffeine free. Mountain Dew, Game Fuel. Es gribu Dr. Pepper. Oh.
Meitenes cipu salātus paņēma baigi diētiski, ne? Ar ceptu vistu. Jā. Kāds baigi garšīgi. Bet man tāds aizdoms, ka es burgeri nevarēšu apēst tagad. Paņem līdzi. Es paņemšu līdzē. Jā, šis salāts arī neapēd. Liela porcija, ne? Garšo? Varēs. Ko mēs šodien darīsim? Šodien mēs esam atbraukuši apskatīties indiāņus vietējos un apskatīties krokodilus. Pašlaik ir pulkstens 9. Mēs esam atbraukuši nedaudz pa ātru. Kaut kā negulējās mājās, vai ne? Ja varētu padomāt, bet nē, vienkārši, lai es dabūtu mašīnu, man bija jāceļās 6. Jo tā nav mana mašīna, tā ir Sarmītas mašīna. Un tā kā Sarmītai vajadzēja uz darbu, tagad man vajadzēja viņu aizvest uz darbu. Un pēc tam paņemt mašīnu. Nu, saprotiet paši, vai ne? Tā runā, ka tur ir kroksis. Kur ir? Galvenais viņš tēlo, ka neko negrib. Es te neesmu, negrimiet man galvā. Nekur bring it up uz blakām. Is he back? Is he here? Yeah, but is it safe? Where is he? Hey, Spike! Yeah, he's a good boy. Good boy. Oh my God, my turtle. They love to eat turtles, and that's my turtle, but he can eat her if she's not careful. You guys coming? That's it. Tā, which is the best seat? Front seat is the best seat of the house. Okay. So welcome. Tā, jāieliek auss aizbāži. Aiziet! Uz senu indiāņu cilts nometni. Nu, nes tās jau baigi sena, apmēram šitā. Bet viņi saka, ka šitā ir pirmā kaut kāda no ciltiem vispār, kas te bijusi. Šitā ir temperatūra vai cik briežus aligātors ir apēdis? Labi, ka tie nav Celsija grādi. Ja tie būtu Celsija grādi, es nezinu, tad mēs vārītos. Kas saka, jo dziļāk mežā, jo vairāk malkas. Šis gan ir interesanti. Bet skats ir labs, ne? Beidzām savu laivu braucienu, bet tagad ir bīstamākā ceļojuma daļa. Mums jātiek ir uz turieni pāri šosē. Nu, laikam varam iet. Viss, dāmas ir vīlušās. Es pirmā reizi Miami esmu vīlusies. Ja godīgi, tad man liekas, ka tā ir dzīvnieku mocīšana, kas te notiek. Tā, no krokodiliem esam pievērsušies mūsdienīgākām lietām. Tas ir veikals, saucās Dolphin Mall, bet, nu, lietas ir sācies, un es Kamēr Alis iepērkās, ja? Nu es tur krokšus nopirku un tā, jo tur bija ķipā pērts vienu, otrs pa 40% lētāk, kopā es sanāca pa $49 nopirkt 2 krokšus. Man krokši patīk un tā tālāk. Bet, nu, vairāk staigāt pa to veikalu es negribu, jo, nu, man nepatīk veikali. Nepatīk. Tur drēbes tādās pašās cenās kā Latvijā. Vismaz brendu drēbes. Viens krekls maksā, piemēram, Puma krekls. Maksā $25.
Nu, protams, tur ir visādas akcijas, var būt arī lētāk, bet tā standartā tās cenas ir tādas pašas kā Latvijā. Bet algas viņiem lielākas, tā kā pirktspēja ir lielāka. Es neesmu šodien neko ēdis, kaut kā, zin kā, 6 cēlos un tā. Negribējās ēst, mēs par tiem krokodiliem, tur arī neko negribējās ēst. Un tagad es, protams, tas nav nekas veselīgs un tā. Es nopirku šitādus pretzels. Šitie diezgan asi. Oh, shit! Viens nokrīt zemē. Labi. Otru apēdu. Braucam pēc Sarmītas. Starp citu šeit ir šausmīgi platas stāvvietas. Man būtu ideāli tas. Un nekur nav pakaļ jāparkojās. Man ir pakaļ, bet re, kur cilvēki noparkojušies ir apakaļgaitā. Nu, tie no Eiropas, jā. Un te ir pilnīgi visās krustojumos stup. Amerikāņi jau nemāk ar pakaļ parkoties. Tātad mēs tagad tūlīt uzbrauksim uz šosejas. Un jūs redzēsiet to, par ko es stāstīju, par tām daudzām joslām un par ātro braukšanu un visu pārējo. Skatieties un mācieties! Te ir 3 joslas. Aiziet! Stulbais variators. Kas ir variators? No ātrumkārt. Rekur right lane 8. Tas nozīmē, ka tūlīt beigsies šitā josla. Man jātiek ir fucking tur, bet tur fucking ir... Es tur nevaru tikt. Vajag tur. Aiziet. Tu izstāsi to, ka neviens te nelaiž? Jā. Redzi, rekur viņi beidzās un rekur visi tagad. Un tur ir exit only, tad tas nozīmē, man fucking vēl uz to pusi vēl jātiek. Un atkal. Un šitas, labi, šito palaidīšu. Nē, Latvijā ir pierasts tā, ka tu iebrauc krustojumu vidū un kad iedegās dzeltenais, tu brauc. Bet Amerikā tā nedrīkst darīt. Jo es no rīta, kad braucu, es iebraucu pie dzeltenā. Nu, tā kā Latvijā, ja? Un Sarmītas uzreiz... Kameras, man tūlīt pizdiens būs. Tāpēc jāgaida zaļais vienmēr. Nāc pie stūras, man jau pietiek Amerika. Ko? Nāc pie stūras man... Es tev prasīju, vai tu gribi? Negribu. Tas notika. Negribu. Viss kārtībā. Tikai ne uz aizmuguri. Ja kas tad tā jau bija? Šodien braucām uz Miami Beachu un Miami Downtownu. Esam ceļā, pulkstens ir 8:40 no rīta. Agrs priekš manis, es parasti guļu šajā laikā. Ivans lai benzīnu. Vispār pastieties cenas. Ja kādam interesē, nu saprot, ko tas nozīmē. Bet tā mēs te dzīvojam. Tā kā ir agrs, tad visi brauc uz darbu. Bet man jau liekas, ka sastrēgumi ir nevis no rītiem, bet visu laiku. Jo, cik es esmu braucis, tad vienmēr ir sastrēgumi. Here always is traffic, yeah? Always. Viņiem alkoholu pārdod tikai šitādās vietās. Alu var nopirkt, bet kaut ko stiprāk, ja tu gribi, tad tev jāiet uz liquors. Very little people on the roads, on the streets, walking. This time everybody's sleeping. When we came to your house, then we were alone on the streets. Yeah. No one goes. Fotogrāfs reklamē savus pakalpojumus $65 stundā. Mēs esam Downtownā, Miami, atbraukuši līdz kaut kādam veikalam.
Veikalām ir turistu, teiksim, tikšanās vietē, jo te ir pilns ar atrakcijām. Bet problēma tā, ka mēs esam ļoti agri, nekas vēl nav atvērties. Mēs atradām vienīgo kafejnīcu, kas ir vaļā, un tagad paēdīsim kaut kādas brokastis. Šī ir skatās ir hash brown. Es te arī kāds dzeram nav, ne? Kādu piecīti. Tā, vienmēr sakot, ja kāds grib zināt, cik maksāja tā omlete ar sulu, tad mana omlete maksāja 85, tā alis 6, nē. Nu jā, 6,95 un dzēriens 7,90. Rekur vēl service charge 4,28. Rekur mūsu kuģis. Nu viens no viņiem, man liekas, tas tālākais. Skatīsimies, kā dzīvo miljonāri, Skatīsimies vispār Miami piekrasti visu. Varētu būt krut. Bet jāņem labākās vietas, atliec, cik daudz cilvēku jau tur iet. Bet mēs esam baigi agri, nekas vēl nav vaļā, vēl joprojām. Sakils, Madonna, kas tad viss tik nav? You know how much a center console costs? Tu saproti, ka... Tas kā nebūs. That's not even the big boy. Tu saproti, ka tu esi nožēlojams vienkārši. Keep that inside. Nu, bet smuki. Nu jā, tas smuki. Now look. Esam visi nosvīduši, bet te visi ir nosvīduši. Mūsu gids bija nosvīdus tā, ka viņam viss pilēja. Viņi viss krēkls slapš. Pilnībā slapš tāda maza vietiņa, kur bija palicis, kur nebija vēl sasvīdis. Jā, bet viņš ir no Miami. Un viņš teica, ka šodien ir viskarstākā diena. Nu, es domāju, viņš to visu laiku saka. Nu jā, nevar sakot, mēs redzējām, kā dzīvo biezie. Mēs izbraucām pa Miami tur piekrasti un tā tālāk. Nu, bija forši. Tagad mēs pastīsimies, vai varam dabūt kaut kādu city pasu, ne? Pa pilsētu izbraukt. Pastīties, kas pilsētā notiek. Kāpēc visi domā, ka es esmu turists? Es te staigāju un visi saka, hi guys, would you like to boat ride? Welcome to Miami. Kurš to būtu domājis? Es kādreiz Rīgas centrā redzējis visu. Gailī! 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 Rekur mums vakariņas. Interesanti. Tā, rekur mums autobus, mums tikai jānopērk biļeti. Droši vien jāiet tur kaut kur. Kur labi, ka vējš uzpūš. Jāsapūšās ar aizsargkrēm, jo mēs iesim augšā noteikti, vai ne? Es iešu apakšā pašā aizmugurē, lai neko neredzētu. Jā, pār. Tā, vienmēr sakot, mēs braucam tipiskā turista autobusā. Bet es domāju, ka šis ir labākais veids, kā apskatīt pilsētu. Jo ar mašīnu to visu izbraukāt var, ja? Bet ne visi zina, kur ir jābrauc. Piemēram, Sarmīt jau arī to Miami tik labi nezinu. Un ja man iedos mašīnu, tad es pats arī nekur nevarētu šeit braukt. Bet tā kā mēs esam, mums ir laiks vismaz līdz, tagad ir 12:30, mums ir laiks līdz vismaz līdz 6 kādiem, ne? Vai 7. Mēs varam izbraukt ar 3 autobusu tūrēm, šitā ir pirmā. Katra tūra 90 minūtes, tās ir apmēram kopā 4,5 stundas, ja? Tā arī būs. Nu, vot, forši braucam. Miami Heat, mājvieta. America Airlines arī. Mākslinieku rajons. Pilns grafiti. Visur. Interesanti.
O, kur labi, ne? Ņemšu bacon cheeseburger ar fries. Un kolu, protams. Five Guys burger. Kas tev ir? Nu, davai, ko? Ko žāli? Nu, kā ir? Labāk sāli. Labs? 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 Hesburgers garšīgāks. Viņai visu laiku hesburgers garšīgāks. Mans verdikts. Burgers bija ok, tikai, man liekas, bekons bija pārcepts. Tā ir visur. Kaut kā man tas bekons negaršo. Bekonu visur pārcept. Ja man jāprasa, vai es šeit vēl ēdīšu, tad laikam nē. Gan jau ka Amerikā ir garšīgākas vietas, kur ēst. Kā vakar. Varbūt Burger King pamēģināt. Es neesmu ēst Burger Kingā. Miami debesis ir pilnas ar lidojošiem objektiem. Pilnas. Lidmašīnas, helikopteri, mazas lidmašīnas. Kas vēl lido? Nezinu. Karoči, viss, kas lido, tas ir Miami debesīs. Streets of Miami. Patīk? Ja šeit nebūtu tik karsti un nebūtu pilnīgi slikti no tā karstuma, tad būtu ideāli. Ielas jau nav vainīgas pie tā. Mums jāspiež poga. Lai viss saprastu. Forši. Nāc pie sarkanās gaismas. Tā, mēs esam atnākuši līdz vajadzīgai vietai, ne? Ja mēs varētu tikt pāri. Smuki izstāst, ne? Metro Mover. Due to construction, free shuttle bus service will be available on the street level until 11 p.m. Thank you. Your attention please. For your safety, please step away from the platform edge and stand behind the yellow tactile. Thank you for your cooperation. Good out. Sounds good. Runā, kā ja beidzās ūdens, tad var aiziet maķīt, paprasīt bezmaksas ūdeni. To mēs arī tagad pamēģināsim. Rinda baigā. Excuse me, could we here get free water? Do what? Free water. Here. Jā, Latvijā gan laikam tā nav. Super mašīna. Ford Mustang. Viņiem te vispār foršas mašīnas. Miami Beach. Kur karstas smiltis. Kur karstas smiltis. Tas nav baudas kliedziens, tas ir vienkārši karsti. Nežēlīgi karsti. Kur labi, ne?
Tur labi. Tur bija iepriekš pilns ar viesnīcām gar pludmali. Te ir pilns ar klubiem. Protams, naktī tas viss izstāsta daudz spilgtāk, vai ne? Krāsaināk. Naktī te vienkārši viss ir pilns. Bet tā. Ocean Drives, dāmas un kungi. Esam jau krietni nostaigājuši. Šodien jau es esmu nogājis 10 000 soļus. Vai pat vairāk jau. Katrā ziņā daudz. Sakot, mēs neatradām, kur pārģērbties, tāpēc Alis taisīs maģiju, tā kā Mr. Beans. Ģērbies. Labi, ļausim meitenei pārģērbties. Laiks iesvētīt, ko tu tur dari? Laiks iesvētīt Miami Beach, nē? Ko tu tur dari? Ko tu dari? Es jau nesaprotu. Rekur bēvači tev vēros. Nu ko, aiziet skrien, tā kā bēvači. Davai. Es fonā uzlikšu to mūziku. Davai. Nu ej. Nē, izslēdz kamerā. Neslēgšu. Bijām vis kaut kur, redzējām vis kaut ko, vispār bija forši. Paldies, ka skatījāties. Jānis ziņo no Ocean Drive. Paskaties, kāds ceļš. Mēs vairs neesam Miami, mēs esam atbraukuši līdz Orlando. Konkrēti pašlaik mēs braucam uz Kennedy Space Center. Apstīsimies Apollo 11, kā viņi tur lidoja uz to mēnesi. Apstīsimies šatlu. Es ceru, ka ielaidīs iekšā. Un, nu, principā braucam jau no 7:00 rītā. Tagad ir 11:06. Nu, tie attālumi šeit ir milzīgi. Es neesmu vēl joprojām pieredzis. Un, cik es saprotu, nav pieradušas arī šīs dāmas, kas guļ. Kā domā, mēs tiksim galvenajā mājā? Pie kosmonautiem. Es teikšu, Hi, my name is Yuri Gagarin. I'm the astronaut. Tev vīriešu brilles? Kurš teica, ka tās vīrieši? Es zinu, ka tās ir vīrieši. Tās brilles ir non-sex brilles. No-sex? Ķipa uzvalds brilles ir no-sex? Kas tās ir? Zaļās? Kopā Kennedy Space Centers izmaksāja mums 3 $240. Nu, veči normāli atpūta, ne? Bet, nu, mēs aizbrauksim tur, kur šatlus laiž gaisā. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. TV signals travel in straight lines, so you need something to bounce it off of. So for the first time, one spot on Earth to watch a television show on another spot on Earth. Šitā ir īsti izmēra Merkūrija kapsula. Paskaties, cik tur šaurs iekšā. Nu, es tur neielīdīšu. Bet, nu, cilvēki tādās pavadīja 2 nedēļas. Ārprāts. Gids stāstīja, ka grūtākais uzdevums tiem, kas te palika uz zemes, bija atvērt to kapsulu. Jo tas sarumāts, kas bija pēc 2 nedēļām, ja tur iekšā, nu, zin, kā saprēt, tur kā šurā svīst un tā. Droši vien tas nebija tas pats patīkamākais. Viņi pavadīja 14 dienas. Ir mēs 14 dienas tikai sēdēt, neko nedarīt. Es to nevarētu. Kas ir? Labi, visu klausījies. Tu vari būt gids tagad. Gids, jā. Šeit reāli visu dienu var pavadīt. Milzīga raķete. Nē, šis ir benzīna tvertne. Iedomājies tavai mašīnai tādu. Space Shuttle Atlantis. Tūlīt pienāks tas brīdis. Thank you. Nu, kur ir?
O. Alisē neinteresē kosmos? Nē. Kad tā? Šis aparāts bija kosmosā. Nu jā, jā. Tas ir tas, kas bija filmā. Bildēs viņš izstās mazāks. Viņš neizstās īsts šeit. Viņš ir īsts. Tas ir īsts kuģis, Atlantis. Kā te iekšā izskatās. Nu, šitā ir makets, bet tā izskatās iekšā. Šitiem man arī vajadzēs bildi. Es domāju, ka viņiem savas bildes jau te nav. Noteikti. Šis lai citplanētieši šaut. Power on. CTRT on. CRT2 on. TTT, ready to go. Okay, go. I need to switch the engines. Engines. On. Mēs nekur neaizlidosim. Šis ir Hubble teleskops. Nu, protams, nav īstais, bet makets izmērā, īstā izmērā. Milzīgs. Brauksim apskatīties shuttle palaišanas vietu. All conditions. Head to the left, that long white building is the back of the Launch Control Center. We'll be looking through the windows towards the launch pad, of course. And up ahead on the right, just past these smaller palm trees, that is the press site. That is as close as anybody gets to a launch, a minimum of 3.5 miles away from either of our pads. And we will be around our pads after this. And we'll spend about an hour here. The first half hour on the ground floor with some of the displays the engineers have put together. Have a bathroom break, and head up to wire room number 4 that handled our last 21 competitions being changed over to the commercial side. Oh boy. Ej tu nost no šejienes palaidās šatli, iedomājies? Šīs tev nav nekāds brīvdabas muzejs. No šejienes viņi kontrolē visu. Un šeit ir redzams pacelšanās laukums. Tur. Un tur arī. To lielo ceļu uz palaišanas laukumiem. Vāc to visu redzēt. To visu redzēt ir vienkārši amazing. Tā ir vēsture. Tas ir vienreizē nepārspējami. Nu, ko tu saki? Es tev visu laiku teicu, aizbrauc. Es tevi
Jā. Un no šejienes viņi tad arī aizved pa uz to laukumu, kur es jums rādīju. Milzīga māja, milzīga. Vienmēr sakot, ar šito raķetes tiek nogādātas uz pacelšanās laukumu. Tas saucās Crawlers. Man liekas, ka viņi tikai divi pasaulē. Hosted most of our missions through the years, but think of this. Everybody that walked on the surface of the moon left from the pad back at Cape Canaveral, old pad 13, and the one continuing on a barge offshore. There's that strongback laying down in white, and you can make out the pinchers near the top that would hold on to the rocket near the top of the payload. No šajienes pacēlās mēnesis raķetes. No raķetes, kas lidoja uz mēnesi. Kāda vēsture šeit, kāda vēsture? Un mēs tagad esam pie kontrolas centrā. Iesim pastīties, kā tur izstījās. Šī ir oriģināla kopija no 60, kura tur gada, lai redzētu, kā tur izstās. Wow. Ej, tu noskur krutu. Šitā ir oriģināla kopija tam launch centram, kas bija. Amazing. This is the firing room. Launch control for the Apollo mission. This is not a mock-up. These are the very consoles we sat at when men first took off to fly to the moon. Kā mēs zinām, tad pēdējais brauciens atcēlās un tās raķetes palika uz zemes. Un šeit stāv oriģināli, kas bija paredzēts laišanai gaisā. Ko? Nu jā. Šitā ir tā, ko nepalaida gaisā. Nu viņi ir restaurēti, bet īsti. Milzīga, ne? Ar šito raķeti cilvēki lidoja uz mēnesi. Second stage. Nu, ka viņi atdalās, ja? Šitā raķeti iekrīt okeānā. Un šitā turpina lidot. Šitā daļa mazāk dzinēja. Rekur par paēst pie raķetes. Moon Rock Café. Gribi ēst? Jā. Un rekur ir īstais landers. Mēs ētējām uz launching pādu, tādu simulētu. Ārstēc, cik maz vietas viņiem tur bija. Iedomājies? Es tur neielīstu. Tā runā, ka šitas ir īstais kosmonauta tērps, kas bija uz mēnesis. Nē, viņš ir izmantos trēningiem. Bet tāds arī ir uz mēnesis bijis. Tā, ejam uz šatlu. Pacelsimies līdz ar šatlu. Episki izstās īstenībā. And you're shaking, you're rattling and rolling, and wow, it's just a magic experience. No, šitai redzēsim, kas te notiks. Te mums jānostājās uz tādiem kvadrātiem. Redzēsim. Ejam uz šatlu.
Trainees, report to simulator. Pagaid. Tu darbinieks jānefilmē un notiek. Diemžēl es jūs nevarēju ņemt līdzi, bet es varu apgalvot, ka bija vienkārši amazing. Ja jūs esat šeit, tad noteikti, šajā Kennedy Space Center, tad noteikti nākat uz Space Shuttle pacelšanās simulātoru. Diemžēl man draudēja izmest ārā, ja es filmēšu, tāpēc neko es nevaru parādīt, bet bija forši. Bet mums palika ļoti daudz neapskatītas lietas, un diemžēl mēs tās arī nevarēsim apskatīties. Te vajag reāli nedēļu, ja? Lai visu apskatītos. Tāpēc jau viņi tirgo vairāk dienu. Jā, bet ja jūs esat Orlando vai tuvumā vai Miami, tad noteikti atbrauciet uz Kennedy Space Center, jo tas ir to vērts, kaut arī dārgi. Beigās tas viss sanāk, bet tas ir to vērts un viss forši. Es parādīšu savu dzīvokli Miami, ko es īrēju. Tas nav mans, es īrēju, bet es parādīšu dzīvokli Miami, kur es dzīvoju. Un uztaisīšu tādu kā house tour, home tour, vienalga. Sākam ar mūsu svarīgāko vietu visā dzīvoklī, tā ir tualete. Te ir Alises maģija. Es nezinu, ko viņa te dara, ja? Bet viņas maģija. Mana maģija ir šeit. Labi, joks, nē. Vienmēr sakot, vanna kā vanna, ja, kā jūs redzēt, nekāda diža nav. Problēma sagādā duša, jo viņa nav noņemama, un tā kā Anglijā siltais un augstais ūdens ir atsevišķi. Respektīvi, ja tu gribi uzreiz siltā ūdenī mazgāties, tad nesanāks, vai nu būs karsts, vai nu būs augsts, un tad tev būs tā jāgriež. Tā tas te, diemžēl, notiek. Nosūcēs, viņiem kaut kāds oldschoolīgs reāli nosūcēs. Viņiem vispār, cik es ievērojos Amerikā, viss ir tās diezgan oldschoolīgs. Lai gan, viņi tā kā taisa jaunu, bet piemēram, šitas rozetes, jā, oldschoolīgs, vai ne? Taisa jaunu, bet vienalga oldschoolīgi. Ok, tātad esam tikuši skaidrībā ar vantastabu. Ejam tālāk. Tālāk mums ir vēl viena mājas svarīgā sastāvdaļa. Tas ir conditions. Bez kondīšana šeit galīgi nevarētu dzīvot, jo ārā ļoti karsts. Tāpēc mēs turam vidēji uz 75 grādiem, tie ir 24, 25 grādi pēc Celsija. Tas ir ļoti svarīgi. Un šeit tā visa maģija notiek. Šeit ir visas kondīškas bunduls. American Air Filter. Un tālāk ir skapis, kur var nolikt kaut ko, kas tas ir vispār. Pirmo reizi ieskatos iekšā, ja godīgi. Te ir durvis uz āru. Tāds skats pavērāts, ka mēs ienākam dzīvoklī, un pa kreisi mums ir uzreiz virtuve. Ko es vēlos pa virtuvi pateikt? Ļoti dīvaini ir tas, ka viņiem, filmās jūs arī esat droši vien redzējuši, ka viņiem, teiksim, riņķi, ja uz riņķis stāv karsts katls, tad tev jāstiepjas pāri karstam katlam, lai viņu izslēgtu. Tas nav loģiski. Loģiskāk, ja šeit ir. Tad viss karstums ir tur, viss vajag iet uz augšu, un tu vari šeit viņu izslēgt. Nē, viņiem, jāliek tās rokas kaut kā. Nezinu. Te mums pavērās skats uz darbistabu, viesistabu. Alis kaut ko tur burās kārtējo reizi. Bez šī draudzīga mēs galīgi neiztikām. Šis labs palīgs, jo mums ir hot pockets. Tie ir tādi saldētas maizītes. Jā, var sakot, šāds izstāsts. Tur tā ir mīkla un iekšā ir kaut kas garšīgs. Tas ir konkrēti ar Philly steak and cheese. Seasoned crust. Healthy. Nē, labi nav healthy. Hearty. Var sakot, tas nav nekas veselīgs. Tad mums tur ir tālāk mūsu saldētie rīsi. Vista, kas nav uztaisīts saldējums un vēl kaut kādi hamburgeri, ko mēs arī liekam iekšā tajā. Re, kur vēl saldējums. Es domāju, ka Alis visu apēda. Tomēr nē. Kas mums tālāk? 20 mazos. Tālāk mums ir Vinčiks, Fanta, Dr. Peppers,
kaut kāds aus, kas nav pārāk garšīgs. Tālāk tur stāv kaut kas no Arbija, Floridas tomātu, apelsīnu sula, siers, krējums, desa, marinēti gurķīši, jogurts, viss. Pārsvarā mēs ēdam ārpus mājas. No brokastis mēs paēdam šeit, bet, lielāko tomēr dienas daļu mēs pavadam ārpus mājas. Kaut kādi čipsi neataisīti, izdzers alus, maize starp citu garšīga, šitā ir garšīga, vēl viena tur bija garšīga, ko es labprāt arī ēstu Latvijā, bet Latvijā tādas nav. Šitā ir mūsu dining room un living room un big television with nothing. Un dators, kas neiet, jo tas nevar viņu pieslēgt Wi-Fi-am. Vai nemie? Tā te izskatās. No vienas puses liels dzīvoklis, īstenībā liels dzīvoklis. No otras puses tikai 2 istabas. Iziesim, pastīsimies skatu pa logu. Ārā līdz šodien. Jā! Tāds man skats pa logu. Tur man ir veikaliņš. Tur var visu kaut ko sapirkt. Interesanti, ka viņam lampas stāv virs jumta. Izrādās, man pie durvīm ir veikals, un es to nezināju. Un es visu laiku gāju uz Targetu, lai gan man māja ir tur, un veikals ir šeit. Ai. Normāls veids. Čips ir, ja? Es gāju uz Targetu. Varēšu. Magi. Naži, dakšiņas. Un es tā stiepu no Targeta visu. Ej tu nost. Jā. Tā, un ejam tālāk uz istabu, kur notiek maģija. Tādā queen-sized bed, jā, viņiem iedalās king-size, queen-size, izrādās king-size liels, queen-size, tāds. Interesanti ir tas, ka te ir slēdzis, bet pie griestiem nav lampa. Ko tas slēdzis ieslēdz, vēl joprojām man nav skaidrs, jo tas ir pilnīgs fufels. Te naktī ir tumšs. Ko es daru? Es ieslēdzu skapī gaismu un es ieslēdzu šeit gaismu, lai vismaz kaut kas būtu. Tā lampa strādā, bet viņu... es viņu nezmantoju, vienmēr savā. Tālāk te man ir skapis, veļārs, čemīši stāv, nekas nav iekārtots. Es biju šodien iepirkties, es nopirku džinsas. Tā, un tālāk mēs no guļam istabas dodamies tālāk uz tualetes pusi, te mums ir skapis. Un te mums ir atkal tualete, un mēs atgriežamies sākuma punktā. Kur sākam, tur beidzam, jo šis ir perfekts aplis, to var apiet apkārt. Un, kad tev vajag ātri uz tualeti, tad tev ir problēmas aiztaisīt abas durvis ātri ciet. Un vēl aizslēgt. Tāpēc, ja tev ātri vajag kaut ko, tad reicinies vēl papildus 10 sekundēm, kad tev jāizslēdz durvis. Pasties, kā man iesauļojas pulkstenis. Tas gan inčīgi. Jā, es atvedu maksājumu par šo dzīvokli kaut kāds $60, $70 dienā. Tas bija pats lētākais, ko mēs atradām, bet vidēji amīši šitā dzīvokli īrē par $1200–1300 mēnesī. Un šitās dzīvoklis maksā apmēram $120,000. Tā kā, ja kāds grib nodarboties ar biznesu, pērkiet šāds dzīvokļus, izīrējiet, naudiņa nāks, jo cilvēkiem te nav kur dzīvot, jo katru dienu Amerikā ierodās 2000 jauni iedzīvotāji, vecie tik ātri nespēja nomirt, un līdz ar to trūkst kur dzīvot. Starp citu jāapstās kā ūdens, porā projām baigi interesanti. Viņš tā kā aizsūc projām visu. Kaut kas neredzēts. Šis
ir rajons, kas saucās... Kā viņš saucās? Keystone rajons. Tas tā kā Purčiks Latvijā, bet šeit... Rajons tas arī Nordmajāni. Rajons. Māju komplekss Keystone. Vienmēr sakot, Keystone māju komplekss šitā izstās. Nu šitas ir tipiski, ja? Nav tipiski? Viens stāvens tipiski. Problēma tāda šitajā rajonā, ka nav vispār kur mašīnu nolikt. Jo katram iedzīvotājiem ir viena stāvvieta. Katram šeit ir viena stāvvieta. Bet, ja dzīvo vairāk cilvēku ģimenē, loģiski Amerikā bez mašīnas un neiztiks, tad ir vairākas mašīnas. Un šeit uz ielas nekur pārāk tās mašīnas nevar nolikt. Nu, re, kur tur stāv, ja? Re, kur tur varēja nolikt, re? Jā. Un mēs tādu gabalu aizgājām. Baigo gabalu. Nu, re, kur mums... Tur nebija priekš tagad. Nu, un tad, nu, stāvēt jau te nedrīkst, jo tie velo jostas visur. Un tad nākās baigo gabalu iet ar kājām. Suni! Suni! Šatulbās. Normajām ir šatulbās, kurās brīvais šatulbās. Uz kurien viņš brauc? Tu tad dzīvo un tu nezini, kur var aizbraukt? Nē, bet sanāk tā, ka mēs visā šajā laikā būsim bijuši vairāk visu kaut kur nekā tu 2 gados. Te. Nu labi, bet mēs jau tev līdzņemam tagad. Tā, vienmēr saka, o, šeit iekšā, ja? Nu smuki, ne? Smukā mājā dzīvo. Jums jau tā ir vairāk tāds... Bet es parādīšu ātri skatu, kāds pa logu ārā, tas vienkārši wow! Mums gan nav tik krūts skats. Nu tāds tas skats pa logu. Lejā pie katras mājas ir baseins, laivu novietni. Nu, tur jāīrē, protams. Diezgan dārgi. Bet, ja tev ir laiva, tu vari atļauties to, jo laivas arī dārgas. Ja? Ko ēd parasti amerikāņu mājās? Rīsu, savistu, garšo? Tāpat kā Latvijā? Samīt garšīgi uztaisīs. Droši. Ibis Court, Northeast 21 Street. City. Ko tas nozīmē? Nav neesmu jāapstāst, kas tur rakstīs. This area is protected by North Miami Neighborhood Watch. Suspicious activity will be reported to the police. Sapratāt? Tātad, principā var saprast, ka šis ir Krieva rajons, jā, pēc tev teiktās. Kāpēc Krieva rajons ir labāks rajons nekā pārējām visiem? Smukāks? Tu ne? Paskaties kāds mājas. Problēma tāda, ka mēs braucam meklējām, kur noparkoties, bet nav vietas. Jo uz ielām parkoties nedrīkst un speciālajās parkošanās vietās viss ir aizņemts. Es jau piedāvāju Sarmītē Kukulu samaksāt kādam tur parkošanās speciālistam, bet... Mēs varam parkoties viesnīcā, Valēt parkingā, kur būs $15 jāmaksā par 30 vai cik jāmaksā. Jā? Nē, nu, var pa visu dienu, bet mēs jau nebūsim. Divi pēc kārtas vēl pēc tam. Parking, jā? Head parking only. Te var parkoties tikai ar priekšu. Tas Amerikā ir interesanti. Es no sākuma gribēju noparkoties apakaļ, ja? Un Sarmīts uzreiz tādu, nē, ko tu dari? Tev tulīt arestēs! Viņi tā reāli darīja. Aizvilks mašīnu. Jā, jā. Tāpēc, ka man tajā dienā mašīna tikai aizvilks. Jā, jā, viņai jau stress. Emocionāli. Bet, nu, nedrīkst. Nu jā, bet te ir tik plats stāvvietas, ka tu vari mierīgi ar priekšu iebraukt visur. Slēti, ne? Kāpēc man pusstundu jāmaksāja 2,27? Es saņemu.
Es gribētu šeit dzīvot kaut kur. Tajā tur, jā. Smuki izskatās tādu. Pa 60 minūtēm tieši tikpat. Jā. Tas ir taksis vēl klāt, jā? Pusnūdēt 7. Pulkstens ir 19:42 un... Šitas arī ir smieklīgi. Kā domā, kur mums ir jāiet? Nav kur iziet, jā. Viņi te netaisa gājēji pārējais nekur. Rekur var gājējs uzkāpt šeit. Nu, tad mēs te tā cīnamies. Ko? Esam nonākuši līdz Sunny Beacham. Rekur dronu lidina. Šeit īstenībā ir foršāk nekā Miami Beachā, jo Miami Beachā viss ir pārbāsts. Šeit daudz labāk ir. Nu ko, jāpārģēbjās kaut kā un jātiek iekšā. Bet šeit jāģēbjās kā Misteram Bīnam, jo uz pludmalē nav kur pārģēbties. Te nav kabīnes tā kā Latvijas jūrmalā. Tas ir mums jauns bērns, tad mēs te nopirkām. Silts ūdens, superīgs ūdens. Tikai problēma tā, ka mēs bijām baigi vēl, ka tur jau viss bija aizslēdzies ciet novākas nos. Protams, Viesnīcas rajonā viss ir forši. Ja mēs būtu kaut kādā citā neighborhoodā, tad droši vien nebūtu tik skaisti. Tu taču zini, ka pogas jāspiež, ā? Tu ies pār sarkano nopietni? Galvenais vakar Ivans tāds saka, ko jūs stāvat pie sarkanās gaismas? Varat taču iet mierīgi. Jā. Vispār es nesaprotu, ar kuru galu tie amerikāņi domā. Pirmkārt, zin kā šoseja. Šitā neskaitās liela šoseja, te ir tikai 2 joslas, jā. Skaitās maziņa šoseja. Bet viņi galīgi nesaprot to, ja tu lēnām brauc, te jābrauc pa 1. joslu. Un visi, kur ātrāk brauc, tie brauc pa 2. joslu. A šeit nē! Ja tu gribi braukt lēnām, brauc pa 2. joslu lēnām, tas nekas, ka citais tevs valkās. Un kā uzlīs lietus, ja? Tā viss. Tur, kur jābrauc, ir uz 70 mailiem. Tas ir uz 120, ja? Mazāk bišķi. Tu visi brauc uz 40, 60. Iedomājieties. Un nav tā, ka viņi nobrauc malā, jā, uz 1. joslu. Uz 2. joslu 40. Tā mēs arī braucam. Un zin kā, es jau esmu pierasts tā kā Eiropā, ja es apdzenu un pārkārtojos atpakaļ. Bet nav jēgas to darīt. Tā jau vispār, ja man būtu BMWs pēc 840 metriem kaut kāda avārija. Latvijā, ja man būtu BMWs, tad es varētu tā braukt. Tā kā viņi brauc šeit. Es brīnos, ka menti neko viņiem nesaka. Saka menti par to, ka viņi lēni velkās? Ne? Nē, nu uz tām lielajām šosejām ir ierobežojums, ka nelēnāk pa 40. 40, tas ir 70. Skatieties, kas te notiek. Tā nedrīkst darīt, bet cilvēki tā dara. Latvijā arī tā dara. Skatieties. Nē, forši visiem apbraukt apkārt. Šitas saucās lielais dzēriens. Avarie. Nekas traģisks jau neizskatās. Priekšnorauta. Sasist. Bet sastrēgums turpinās. Šits nebija iemesls. Tas jau bija pēc tam varbūt. Es nezinu, es pieņemu, ka tas sastrēgums ir 4 kilometrus līdz apsties. Bet izstāst, nu jā, un uz šoseis vairs. Līdz mēs nobraucam. Bet viņš turpinās vēl arī tā. Bet tas tur vēl tālāk, 2 kilometrus tālāk. Jā. Kas te notiek? Cilvēki, ko viņi dara? Tev ir augsts. Ārā galvenais ir, es tūlīt pateikšu, cik ārā ir grādi. Bet ārā vienalga, cik ir. Ārā ir 32 grādi. Meitene sēž un saka, viņa ir augsts. Nu, ko daram šajā sastrēgumā?
Tev ir kādreiz bijis tāds sastrēgums? Jā? Ko tu darīji? Stulbākais, ka tev vajag dirst. Un tu domā, man vēl tikai 5 kilometri palikuši. Un damn, 5 kilometri sastrēgums. Tur mežā kāds skrien? Vispār uz to. Mums Zērtniekalnā Džeks pretī mājai vienkārši iegāja pļavā un čurāja. Tik redzīgi! Pilsē Rīgā! Vienkārši šiet un čurāja. Ir galvenais tas pastāsts. Nu, cipā, hier, bišķi dziļāk. Redzēt to balto Dodge, ja? Ar 2-4 asīm vai cik tur asīm. Viņam taču ir riteņi ārpus sarkām. Un vai vispār Latvijā būtu, kur tādu noparkot? Tas ir labs jau. 45 minutes delay. Karaši tur kaut kāda baiga avārija ir. Labā nobraukt to nestrādā. Tāpēc arī viņš veids man rādīja braukt taisni. Nē. Left, kreisais. Jā. Kreisais. Kreisais shoulders blocked. Bet mums jau vajag pa labi. Principā nevar saprast, kas te notiek. Mēs jau, ilgi stāvam. Ļoti ilgi stāvam. Re, kur man mašīna. Balts Mustang. Vispār amerikāņiem patīk balts mašīna. Pasies šito. High country. Amerikāņiem vispār patīk balts mašīnas. Šitā arī balta. Tas amerikānietis? Correct, left shoulders is blocked. Head southeast on Florida's Turnpike. Continue on Florida's Turnpike for 152 miles. Taisnē. Saka taisnē, ja tu nogriezīsies būs 23. You are in a 33-minute slowdown caused by crashes. You are on the fastest route. You should reach your destination by 21:34. Nu, Veiss saka, kad mēs būsim 20:57. Tā kā viņš saka pusstundu ilgāk. Nē, bet kā tur ir lietus dēļ tās visas avārijas ir? Vai vienkārši prikol pēc viņas saskarējās? Droši vien, jā. Ir domājis, kas notiks, ja tev uzsniegts sniegs? Tev vispār viss stāvētu. Laikam tas nekad tā nenotiks, te jau sniegs nesniegs, bet piemēram, ja kāds no Miami aizbrauktu uz ziemā uz Latviju, jā. Chevrolet. Kas notiek? Kas notiek? Kas notiek? Kas notiek? Lincoln. Šitās te, ko jūs redzēt, Service Plaza, tas ir tā kā trackstopi. Tur, kur var uzpildīties, paēst, smagie var pagulēt. Iebraucam trackstopā, aiziesim pačurāt, pakakāt. Nē, mašku mums vajag uz to fuel station, lai es varu. Bet ļoti daudz mašīnas trackstopos. Tu vienkārši ieved pie durvīm man. Tev vajag pašam? Es arī iešu. Es parādīšu, kā izstās tuvākt Amerikā. Iedomājies, kā kameras džeks iet. To te turists. Tu arī ies, Alison? Te ir labi vai slikti uztaisīts, kad iebraukšana tikai vienā virzienā. Un citos virzienos tikai exits. Respektīvi, ja tu izbrauc stāvvietā un ieraugi, ka kāds ir izbraucis ārā, tev jābrauc atpakaļ, tāds līkums ir. Un atkal sastrēgums! Welcome! Welcome! Es nevaru, es tur varu. Kaut kā Igauni. Vēl uzpīt, neņem tagad. Pasties, es viņu nofilmēju. Vajag, Tā, respektīvi, šitā izskatās trackstops. Saucās Fort Drum. Nu, milzīgs un daudz cilvēku. Iekšā ir restorāni, kafejnīcas, tualetes, dušas. Viss, kas vajadzīgs.
Thank you. Dunkin' Donuts. Vendijs, tāpēc ir garšīgi, mēs tikko paēdām Vendī. Nu, ne tikko, bet pirms kā laika. Kas tā? Tev uz to pusi, jā. Tu jau vari pie vīriešiem arī iet. Un tur ir toalets, bet no iešā es jums nerādīšu. Diemžēl man izlādējās baterija, bet jūs domu sapratāt, kāda ir ceļa Amerikā, kāda ir braukšanas kultūra, kādas ir mašīnas vispār un kur viņas uzpildās. Nu, es neredzējāt, kur uzpildās, bet ticēt man tie benzīntraks arī. Veļas mazgāšana Amerikā ir īsts notikums. Tāpat kā braukšana liftu, jā. Yeah. Jo Amerikā nav mājās veļas mašīnas. Un jūs varbūt esat redzējuši no filmām, ka ir visi tie Landry māti un dolāru māti, kur visi brauc un saliek veļas mašīnās drēbes un tā gaika izmazgājas. Jā, tas tā arī ir. Jo arī manā dzīvoklī nav veļas mašīna. Un veļas mašīna ir katrā stāvā, vismaz manā mājā. Bet, lai to veļas mašīnu lietotu, vajag nopirkt kaut kādu kuponu vai ko, tāpēc mēs tagad ejam pirkt kuponu un skatīsimies, kā mēs to veļas mašīnu lietosim. Nākiet līdzi. Tātad šādi izstās veļas mazgājumā telpa. Katrā stāvā ir šāda, bet mūsu stāvā nav automāts, bet mums vajag automātu, tāpēc paskatīsimies. Automāts pieejam 5, 10, 20 dolārus, tā kā es nezinu, cik vajag, es izmantošu 5 dolārus. Aiziesim uz blakus māju, pastīsimies. Tātad ceļš ved mūsu uz otru māju. Par laimi tā nav tālu. Mūsu māja ir tā, un tā māja ir šitā. Es ceru, ka viņa kartas derēs mūsu kartēm. Tāč! Nestrādā. Labi, ka tiem nav mājas. Redzat, mazgāt drēbes mazliks, tad nav tik vienkārši. Tagad ejam uz to māju. Cerams, ka tur būs. Bet tas Džeks man no rīta galvenais saka, ka jo, jums tur jāiet ir un šitas. Viss būs. Kā tā viss būs? Building 14040. Cerams, ka te būs. Paga, kur ir ieeja. Strādā, labi. Please insert. Te izstos, kad derēs. Iebās piecīt. Yes! Great success! We're going to wash our clothes. Tātad mums ir 7. stāvs, mums ir laundry and refuse. Šeit. O! Atbrīvojusies. Dolārs pilns. Tas ir bērni. Es līdz attaistīšu. Bērni drošīgi. Es neesmu. Jā, bet mēs te varam visu salikt. Nu, izrādes mašīna tik liela, ka var salikt vēl kaut ko, ne? Brīvāk, bet baltie. No lietas iekšā. Viņi neskrāsot. Tie nav mūsēji. Labi, tālāk, ko mēs daram? Taisam ciet. Pa pulveri? No iemetam vēl vien pulveri. Nē, pāns mutē. Nē. Mutē, nē. Tas ir bērnu droši. Tas jau kā priekš manis, ka tas nekad nemālu. Ieliek apakšā zem grēbiem. Taisam ciet. Vienmēr sakot, tur ir rakstīts load washer clothes, tālāk select washer cycle temp. Vienmēr sakot, mēs ņemsim varam, ja? Un liksim normāli, ja? Es nezinu, nav ne jausmas. Cik ir varma? Varam, jā. Varam, jā. Tālāk vajag press insert coins or cards. Inserting card.
Karta. 300, 150. Viss 40 minūtes. Tas ir daudz? Nu, normāli. Tas nav normāli. Uzņem laiku. Gaidām 40 minūtes un atgriežamies pēc Raiera. Nu? Jā, durvis gan jāslēdz ciet, jo nekad nevar zināt, kas te dzīvo. Kādi cilvēki te dzīvo, jo nu mājas ir lielas, ienākt var jebkurš. Viena minūte, kuras laicīgi. Tā, karta man ir. Esam šeit mazgāties. Labi, šās. Nu, liksim apakšējā uz mēdījiem, ja, droši vien. Nu, 60 minūtes. Nopietni. Tas ir 9:30. Nāra, kur atkritums izmet. Nedrīkst izmest no 11. vakarā līdz 7. rītā. Nu gan. Tāpat arī mazgāt nedrīkst. Wow, viss savs, točni. Kruta. Wow. Latvijā arī man tādu vajadzētu. Jā. Vienā rajonā var nolīt, vienā rajonā var stipri nolīt. Un citā rajonā pēc 2 metriem var spīdēt saule. Mēs esam to pieredzējuši. Un kas izskatās draudīgs, tas varbūt nemaz nav draudīgs, jo laika prognozēs katru dienu raksta, ka līs. Bet cik mēs esam te bijuši, ir līs, protams, bet ne tik bieži, kā raksta tajās prognozēs. Pašlaik mēs ejam paēst, parādīšu, ko amerikāņi ēd. Nevis hamburgerus, jo tas jau ir by default, ko viņi ēd. Mēs aiziesim uz tādu restorānu, nu nesauksim par restorānu, es nezinu, uz tādu vietu, kur samaksā $13 un var ēst, cik grib. Saucās Jumbo buffet, Jumbo kaut kas tur, ja? Tad, nu, parādīšu jums, kā tas izstās, jo Latvijā tāds nav. Bet īstenībā būtu forši, ja Latvijā arī kaut kas tāds būtu. Tas mums ir pizets. A ja te līst, tad te līst tā ritī. Uh-oh. 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 Ah! Un tikko tikai pulināju un jau gāž. Tā. Lunch 9:50. Hi. Coke, please. Tā, iedeva mums galdiņus. Tagad mēs varam iet uz turieni un pasodīt visu, ko gribam. Nu, ne pasodīt, bet paņem. Nu, ot, te ir izvēle. Ko tu ņems? Mums ir salāti, kaut kas brūns. Saldie. Saldie, ja? Tā. Vai kur vistiņa, zivtiņa, pica, makaroni, kartupeļu biezenes,
Vēl viena, nē, pork chops tas ir. Re, kur vistiņa. Sushi. Ko ņems? Kaut ko, kas viņam garšo. Kaut ko liekas. Jāapstās šeit, kas ir. Sēnes. Kas tas ir, viss tās garšīgi. Bet ir jāuzmanās, šajos restorānos ir īstenībā diezgan slikta slava. Jo, cilvēki runā, ka ir slikts ēdiens. Es esmu bijusi jau ceturtā reize. Vai trešā reize, nekas nav bijis. Nu jā, bet gadās. Ir visādi nostāsti bijuši. Dažos restorānos viņi kolu atsevišķi prasa cenu. Atsevišķi pierēķina, dažreiz ir cenā iekļaut kolu. Skatīsimies. Labi, mēs ēdīsim. Labi aptīt jums visiem. Čau. Alis izdomāja, ka viņi grib kūks. Viņi aizgāja pēc kūkām. Un problēma tāda, ka mēs nezinām, kā tiksim atpakaļ uz dzīvokli. Kā ēdīšu? Tu jau nepaēdi? Nē, es tikai sāku. Kā mēs mājās tiksim? Nav jāsaka. Jāsauc Ubers. Mums tāpat uz ceļa jāiet. Jā. Amerikā ir ļoti daudz veikalu, kur iepirkties. Es esmu izvēlējies vienu no populārākajiem un lielākajiem veikaliem Amerikā. Uzminiet, kas tas ir. 1, 2, 3. Walmart! Tur ir aptieka. Un tur ir pārtiks preces. Iesim uz pārtiks precēm. Šis veikals atvērts 24 stundas diennaktī. Interesanti, ka tur ir iziešana, šeit ir ieiešana. Augsts. Es negribētu teikt, ka Latvijā nav šitik liela veikala. Varbūt arī nav, bet milzīgs. Ok, paskatīsimies, ko mēs varam te dabūt. Pepsi 24 skaniņas. 355 ml pa 5,98. Tas ir lēti. 1,05 pa 2,50. Varbūt mēs varētu pastīties nevis vispār visas cenas tā jau. Es te visu dienu pavadīju. Varbūt mēs varētu pastīties kaut kādas populārākās preces, piemēram, maize, piens, gaļa, ja? Es parādīšu, ko viņi no brokastīs par sēru. Te ir family meals, visādas saldēti ēdieni. Te ir milzīga izvēle. Picas visādas. Es nezinu, potpājs kaut kāds. Es arī dažas esmu pircis no rītiem ko es, bet īstenībā viņi nav lēti apsēties. 10,97 pa vienu porciju, pa vienu iepakojumu. Tur ir 320 grami. Diezgan dārgi. Un es skatos, ka te abās pusēs ir šī ēdiena. Principā milzīga izvēle. Tie arī dārziņi. Bet, jums pašiem jāsaprot, ka šie ēdieni nav gluži tās labākās kvalitātes. Ja, visi tie pusfabrikāti, vai ne? Kāda kvalitāte viņiem var būt? Kāda ir, tāda ir. Bet daži no viņiem ir garšīgi. Burgerīši. $3. Pizza mac and cheese. Viņiem ļoti garšo mac and cheese. Makaronas sieru. Hamburgeru bulciņas milzīgā izvēlē. Milzīgi te ir hotdog bulciņi, hamburgeru bulciņas, brūnas, baltas, dzeltenas, ar sezams sēklām, bez, saldās, sāļās un maize. Maize maksā $2,98. 2,98. Tāda rupjāka maize $2,50. Ko tu jau sapirkies? Baltmaize maksā $2,82. Kaut kāda zeltaina maize $2,58. Ja godīgi es esmu garšojis maizi, loģiski, ja es te dzīvoju tā kā bišķīt. Tad es varu teikt, ka to, ko es esmu nopircis, viņa ir bijusi laba. Viena bija vispār superīga, ja tāda būtu Latvijā, es viņu tikai pirktu. Otra bija, tāda, normāli ēdama. Tā kā nav tik traki. Raisin cinnamon, little bites, cinnamon buns, visādi muffini. Šitas viss ir konfekts.
konfekts. Šis viss kafija. Tātad kilograms šitādas konfekts maksā 9,94 kilograms. Mazāk iepakojumi attiecīgi lētāk. Piemēram, cik maksā kafija. Latvijā mums tāda ir, šeit arī es tādu redzu. Nescafé klasika. 7,72. Varētu būt bišķi dārgāk, par pāris eiro. Tā, Raffaello 4,38. Milzīgs iepakojums kafiju. Cik tur ir? 1,36 kg. 11,68. Visādas tējas. Es domāju, ka tur ir tie pulverīši iekšā, ko sajauc ar ūdeni. Šitāds medus 5,88. 7,38. 5,38. Un dažādi sīrupi, mērces. Negrib vīnas desings. 98 centi. Interesanti. Rekādos maisos rīsi. 21,24. Bet tādos iepakojumos, kā mums ir maisiņos, tā es neredzu neko. Sula. 3,78 litri. 1,43. Bet tā nav īsta sula. Jums jāsaprot, tas ir kaut kāds atšķaidīts pulverīts. Īsta sula maksā dārgāk. Te ir refill. Šitos paņem ieliek tur refill. Tā, cik mums maksā Red Bulls? Red Bulls maksā 1,98. Bet interesanti ir tas, ka viņiem šeit ūdens ir lēts. Redzēt, 88 centi pa 3 litriem. Un šitās pudeles vispār ir pa $3, man liekas, redz, 2,97. 35 pudeles pa 2,97. 35 pudeles pa 3,98. Jo viņiem ūdens ir tā kā pirmās nepieciešamības prece, un neviens uz to necenšas uzvārīties tā kā Latvijā to dara. Rekords sulas ir visādas. Milzīga izvēle. Bet te arī jāskatās, kas ir īsta sula, kas ir vienkārši kaut kāds ķīmisks izstrādājums. Īstas sulas, protams, ir dārgas. Es nopirku apelsīnu sulu, tur bija litrs vai bišķīt vairāk, pa $7. Tā bija īsta sula. Bet es viņu neesmu vēl izdzērs, jo man kaut kā. Tomātu sula, kuram gribās. Tomātu sula spicy hot. Vēl kas interesants ir, vai es runājam par ūdeni, tad viņiem nav gāzēts ūdens. Viņiem viss ūdens ir negāzēts. Un ja tu gribi atrast kaut ko gāzētu, tad ir vienīgais San Pellegrino, kas maksā 9,98. Redz, ja tu gribi tikai negāzētu, tad maksā 3. Ja tu gribi gāzētu un uzreiz mazāk iepakojumu, tad maksā 9,98. Es esmu pierasts pie gāzētā ūdens, un man šeit ļoti grūti ir, tāpēc nācās iztikt ar alu. Ko ejam pastīties? Nutella 98 centi. Nutella, ja es nemaldos, ja tā cena ir šeit. Ārprās ir daudz saldumu. Oreo cepumu dažādākos izpildījumos. Reduced fat, peanut butter, čokolāda. Kaut kāda tur ārprāts. Kas tas ir interesanti? Pork. Cūkādiņas, populāra Amerikā. Banāni. Cepti un kādi vēl. Principā šitie visi ir čipsi. Čipsi. Pastīsimies, cik maksā čipsi. Tāds milzīgs iepakojums, milzīgs, nopietni. Es nezinu, cik tur iekšā ir. 453 grami. Eitu nost 2,98. Sameklēsim Latvijā atpazīstams čips, lai varētu salīdzināt cenas. Rekur Lays. Bet arī milzīgi iepakojumi. Tas ir vienkārši drausmas. Šitie barbecue viņiem populāri, bet viņi nav garšīgi.
Es pat nezinu, kur izmēri, lai skatāt. Kur bišķīt mazāki. Piemēram, krējums un sīpola 219 grami maksā 2,48. Tēja šādos iepakojumos. 3 litru tējas. Tēja. Interesanti. Viņiem uzreiz pēc čipsiem stāv vesels plaukts ar mērcītēm, tur arī bija. Bet, viņas nav pārāk garšīgas. Es nezinu. Varbūt, ja pierod, tad garšoja, bet viņas ir, specifiska garša. Nevar teikt, ka viņas ir asas, daudz ir asas, jā, bet man negaršo. Tā, esam nonākuši līdz pienam. Jogurti, piens, paskatīsimies, kas te ir. Jāapstāst, cik krējums maksā. Ja krējumu ļoti grūti atrast, jo viņš te nav diezgan populārs. Viņš ir, krējums ir, bet nepopulārs. Tā, Donan Activia, 4,98. What's that, sir? Ah? What is that? That's mini camera. Small camera. Oh, for real? Yeah. You can webcam? No, it's not. Meitene prasīja, kas tā pa kameru. Nē, viņi neprasīja, kas tā pa kameru. Viņi prasīja vispār, kas tas tāds ir? Es teicu, kameru. Viņi tev, really? Camera? So small? Jā. Tā, es neatradu krējumu. Bet viņam kaut kur te jābūt. Nē, te ir pilns ar jogurtiem. Starbucks kafija. Dažādi veidi. Vispār te kafijas pārdodas tā kā sulas. Interesanti, bet dārgi diezgan. Tā. Krējums vēl joprojām nav. Tagad ir visādi sulas atkal. Sasētas vīni. Apsties kāds pudeles. Milzīgi pudeli vīnam. 8,98. Šis vispār lētais plaukts. Šis arī, milzīgs pudeles. Milzīgs pudeles. Bet, jāsaka, ka viņi veikalos var nopirkt tikai vīnu vai alu. Ja grib kaut ko stiprāku, tad jāiet ir uz speciālu veikalu, kur tirgo stiprākas lietas. Šeit ir, tādi vieglēt dzērieni. Bet, ja viņas tirgo tādās pieslītu pudelēs, tad tāpat var nodzerties, pārdzerties. Es gribu mēģināt atrast kaut ko pazīstamu, piemēram, kaut ko no Spānijas, no Rojas apgabala, bet neko es neredzu tādu. Un priekšā, kas mums ir alus, un kā mēs redzam, viss ir imports. Amerikā ļoti daudz importētas alus ir koronas, vai ne? Šeit viss ir imports, tā izskatās. Amerikāņu alu grūti atrast ir. Es pats arī cīnos ar to un gribu izmēģināt amerikāņu alu, bet nav. Nē, ir var atrast, bet maz. Tā, te ir visādi Gatorade. Labi, cik maksā korona? 18 pudeles, 0,3, 19,98. Vai arī tā ir tā liela pudele? Imported beer from Mexico. Nē, šitā nav tā pudele. Vai arī ir? Grūti saprast, kas tur iekšā īsimē. Es nezinu, ko nozīmē 12 unces. Arī, kur ir... Nē, es nezinu, kas ir. Viņiem vai maziņi vai lieli izmēri. Bud Lights, vai ne? Skaramies Bud Lights. 12. Dārgi. Budweisers. 12. Importētas salas 12,98. Henikens 12,99. Interesanti, cik tur ir iekšā. 25 unces, cik tas ir? Labi, nezinu. Labi, ejam tālāk. Budweisers 24 skanas, 12 unces. 19. Nevis $20.
Nu tā, rupji reiķināt, es Targetā skatījos, ka viņi tirgo 0,3 pudelītes pa $1 gabalā. Dīvaini, bet 0,5, nu šitā nav 0,5 īstenībā, šitās ir šits iepakojums. Cik tur ir? 6 skolas, 3,33, bet tur iekšā ir 16 unces, tas ir 0,5, jā. Es esmu redzējis arī bišķi lielāks, 560 kaut kas tāds. Esmu arī redzējis. Labi, ejam pasīties, cik piens maksā. Mazākais 3,44. 1% stauku saturs maksā 2,78. Rekur dārgāks piens, 4,98. Nu sazinu, rekur visādi šokolādes pieni. Te tās cenas varējas, pat nezinu kāpēc. Rekur 1,66. Tas ir lētāk. Rekur atkal 4,98. Dārgāks 2,78. Tā, olas izstāst šeit ir dārgas. 4,98 polām. 4,12. 60 olas. Eidanās. Ko 60 olas maksā tikai $5? Nopietni. 18 olas. 12 jumbo olas pa 1,28. Kur sviests ir. Tāds milzīgs iepakojums 2,98. Viņi sauc šitos sviestu. Nē, tas nav sviests, tas ir margarīns. Bet viņai tā grūti vispār atšķirt, kas ir sviests, kas margarīns. Kur sviests turšana. 2,48. Šis ir margarīns viss. Kur ir krējums. 4,74, kur ir bišķi mazāks kaut kāds. 1,74 pa 453 gramiem. Siers. Milzīga izvēle, kur acis rāda. Nē, tur tālāk desas ir. Bet, sieriem arī tie milzīgi izvēle, šausmīgi izvēle. Tā, šitās varētu būt lielās pudeles, 16 unces. Alumīnija pudeles. Šitās ir alumīnija prikoļi. Maksā 17,98. Tā, beidzās atmiņa. Nāksies filmēt mobilajā telefonā tālāk. Džinses viņām lētas ir $16. $11 vispār. $9. Šitie ir milzīgi izmēri. 46, 32, 42. Milzīgi izmēri. Ne visi ir milzīgi, tie ir arī mazāk, ko 44, 30. Tas varbūt man varētu darēt. Arī kur maki. Sarmiņa teica, ka man vajag jaunu maku. Bet neizskatās, ka būtu kaut kas man varētu patikt. Tā tēkrekla pārsvarā maksā $10. Šitie visi. Milzīgi izvēle. Rekur lētāki. Peltu šorti visādi? Vai tie nav peltu šorti? Nē, parasti šorti. Cik maksā parasti šorti? Parasti šorti maksā $13,93. Vispār lēti, $4,97. Tādi patriotiski. Šitas ir kruta. Basketbola šorti. $9,97. And1 firma. Super. Tikai dēļ drēbēm es vien te gribētu dzīvot. Mans izmērs. Labi, bišķīt pa lielu būtu. Es būtu pa mazu. Parasti tēkrekli. $3,96. Tā, vienmēr sakot, esam nonākuši līdz kasēm, un kases te ir līdz pat galam. Un viņas ir divās rindās, kā jūs redzēt. Viena ir tur, viena ir šeit. Bet mums jāiet, kur dega numuriņš. Vienkārši ņem un atstāja.
Milzīgas rindas. Interesanti tas, ka pārdevēji paši sakrāmē visu maisiņos. Un dažreiz viņi sakrāmē tā, ka tu pēc tam pats neko nevar atrast. Un, lai nopirk alkoholu, viņi prasa apliecinošu dokumentu. Un visas cenas veikalā ir norādīts bez nodokļa. Respektīvi, ja jūs redzējāt, ka džins maksā $20, tad jāpieskaita attiecīgā štata nodoklis. Tie varētu būt 7% Floridā, man liekas, es nezinu, bet nu tā ir. Ka nekad nav tik, cik rakstā uz cenas. Tālūk. Nu tā apmēram amerikāņi iepērkās. Nu, lai iepirktos šeit vajag ļoti daudz laika. Īpaši, ja tu nezini, ko tu gribi. Nu, ja tu zini, ko tu gribi, tad, protams, ieeja paņem, bet vienalga rindas ir drausmīgas. Tagad ir rīts, tagad ir mazāk cilvēki, bet ja tur nu, te būtu, teiksim, vakars, tad būtu pilns ar cilvēkiem, mašīna nebūtu, kur nolikt un tā tālāk. Nu, tas ir lielo pilsētu problēmas. Mums Latvijā ir tālu līdz tam. Nu ko, paldies, ka skatījāties. Ja kādi jautājumi rakstiet apakšā komentāros. Paldies par laiku. Un tiekamies kādā no citiem maniem video. Čau!